Sveiki! Pēc domas sēdes iedzīvotājiem radušies vairāki jautājumi par lēmumiem, kas ir pieņemti. Viens no tiem ir būtisks, un tas skar pietiekami daudzas ģimenes. Pašvaldība ir lēmusi virzīties līdzfinansējuma virzienā attiecībā uz ēdināšanu skolās, kas nozīmē, ka vecākiem būs jāsadz daļa šo te izmaksu, kas ir saistīta ar ēdināšanu. Kāpēc tika pieņemts šāds lēmums? Jo iedzīvotāji nesaprot, kur paliek nauda. It kā budžets taču mums ir liels, ko tad mēs citur nevarējām ietaupīt? Skatoties to, ka nākamā gada budžets ir saspringts tieši pamatojoties to, ka pieaug pakalpojumu izmaksas, pieaug arī ēdināšanas izmaksas, tad jāteic, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu iedzīvotāju līdzfinansējumu par pusdienām skolā 50% un pirmskolas izglītības iestādēs 40%, tieši tāpēc, ka ļoti strauji pieaug budžeta izdevumi. Ja pagājušajā gadā mums apmēram 1 800 000 bija šie brīvās iniciatīvas pabalsti, kas ir ēdināšanas pabalsti, tad šajā gadā aprēķinot mums iznāk aprēķini ar šodienas jau piedāvātajām ēdināšanas izmaksām, cenām 2,8 miljoni. Un mums tāds pieaugums budžetā nav tik strauši, jo mums ir apmēram no jauna janvārī 1,5 miljonus pirmskolas pedagogu algu palielināšanai jāatrod vēl budžetā. Tāpat visi pakalpojumi sadārdzinājušies. Praktiski visas būvniecības darbi, kas ir iesākti, visi ir ar sadārdzinājumiem. Arī šis Eribor, šīs procentu likmes, tas viss šo budžetu dara tādu saspringtāku, un arī izrunājoties ar vecāku padomu pārstāvjiem un arī sabiedriskā šī apspriešana, kad bija saistošiem noteikumiem, jāteic, ka lielākā daļa vecāki bija saprotoši, jo visām maznodrošināto, trūcīgo, invalīdu, daudzbērnu ģimenēm bez izvērtēšanas, visiem bērniņiem mēs saglabājām šo 100% maksājumu, ko maksā pašvaldība. Un uz visu to skatoties ar vecāku līdzfinansējumiem, ja mēs pagājuši gadu samaksājām šos 1 800 000, tad šajā gadā ar visiem vecāku līdzfinansējumiem tāpat pašvaldība par ēdināšanas izdevumiem maksās vairāk, kas ir apmēram 2,1 miljonus. Tātad plus 300 000 jebkurā gadījumā. Uz ēdināšanu jebkurā gadījumā. Tā kā paldies visiem, kas ir saprotoši, un sabiedrībai ir jāsaprot, ka arī pašvaldība skatās, kā ietaupīt un skatās, kā šo budžetu sabalansēt. Jāteic, ka mēs arī uz šo budžetu jau iesniedzam priekšlikumus, iesniegsim domas deputātiem, kur mēs esam iesaldējuši visas algu paaugstinājumus arī vadībai, arī deputātiem, jo mūsu alga ir piesaistīta vidējai algai Latvijā, bet mēs vispār ne par procentu mēs iesaldējam. Mēs esam noņēmuši tātad pašvaldības algotajiem darbiniekiem un administrācijai jau sniedzam priekšlikumus bez šiem atvaļinājumu kompensācijām. Mēs esam noņēmuši piemaksas par papildus darbiem. Mēs esam iestrādājuši, ka nebūs šīs prēmijas, kas ir paredzētas, ja budžetā ir līdzekļi, tad mēs varam izvērtējot katra darbinieka šo darba kvalitāti un pienesumu. Tad procentuāli to mēs esam noņēmuši nos. Mēs arī paši ļoti taupīgi nākamo gadu dzīvosim, jo sadārdzinājums ir pietiekoši liels, bet budžeta palielinājums procentuāli nav tik liels. Jāteic arī tas, ka jāsaprot, ka ja arī mums nāk vairāk šis iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un paldies visiem iedzīvotājiem, kas mūsu novadu izvēlās par savu dzīvesvietu, un arī ir šeit deklarēti, un nodoklis ienāk mūsu pašvaldības budžetā, bet jāteic, ka pagājušajā gadā pašvaldību izlīdzināšanas fondā mēs maksājam 7,3 miljoni, šogad 9,3 miljoni. Tas ir nākamgad mēs maksāsim 9,3. Jā, es atvainojos, tātad 24. gadā par 2 miljoniem vairāk, tad arī tā, it kā mums vajadzētu saprast, ka iedzīvotāju skaits pieaug, mums tai liekai naudai jāparādās, bet nē, tas izlīdzināšanas fonds ir tāds, ka mēs to nomaksājām citu pašvaldību izlīdzināšanā, kas ir šogad 24. gadā par 2 miljoniem vairāk. Tas būtu tā nauda, ko mēs varētu varbūt ieguldīt vairāk attīstībā un šādiem brīvās iniciatīvas pabalstiem. Bet tad sanāk, ka mums attīstībai nākamgad budžetā faktiski naudas gandrīz nav? Faktiski gandrīz jauniem projektiem gandrīz nav. Mums ir iesāktie
jānofinansē, jāpabeidz, un tiešām tie, kas ir neatliekamie, protams, iestādēm neatliekamie tur remontdarbi un izbūves, bet tādiem vēlmju projektiem mums īsti nākamgad arī nebūs šī finansējuma, nu tā kā visām pašvaldībām Latvijā šobrīd. Saistībā ar tiem saistošiem noteikumiem, kas tika pieņemti par teritoriju un būvju tiem uzturēšanas noteikumiem, nu tagad ārā ir atkusnes, bet tad, kad bija ārkārtīgi daudz sniega, mēs saņēmām ļoti daudz iedzīvotāju, nu tā kā jautājums un prasības, neizpratni par to, nu kāpēc pašvaldība nevar ietvest ceļus un tur pagalmus tīrīt vairāk, divreiz biežāk, nu tā, lai tiešām nav jāklūp, jālauž kakls un deguns, ja? Nu, var teikt, ka pirmās kategorijas, kas ir A kategorijas, B kategorijas ceļus, mēs iztīram tiešām laikā. C un D kategorijas ceļiem ir jāsaprot, ka nu, arī tie paši ceļu tīrītāji, sākot 3 naktī darbu, viņi nevar 3 diennaktis pēc kārtas tīrīt. Ka ir kaut kāds posms, kur ir jābūt arī atelpai šiem darbiniekiem, un tad turpina šo C un D kategoriju. Par to, ka vēl biežāk un ņemt vairāk ārpakalpojums, atkal ir jāsaprot, ka arī šis pakalpojums ir kļuvis par trešdaļu un pat vietām par pusi dārgāks, kādus darbus veids, kad mums visu laiku ir jābalansē, lai izdevumi sakrīt arī ar to iegūstamo labumu. Jo varbūt, ka tur jāsaprot, ka neliela sniega kārta, kas ir izbraucama, nu, nav jātīra. Mēs esam pieraduši, ka ceļš ir tāds pavisam tiesa. Bet bija diezgan daudz sūdzību, piemēram, par iekšpagalmiem. Nu, tomēr, nu, kaut kā pievērst vairāk uzmanību. Tā ir lielākā daļa, kur tomēr, nu, cilvēki redz to dzīves vidu, un viņiem liekas, nu, kā mēs neko nedaram. Jā, nu, māju iekšpagalmi ir jāveic apsaimniekotājiem, šis pakalpojums jāveic un jāapmaksā iedzīvotājiem. Un vēl viens jautājums, nu kāda tad ir tā pašvaldības atbilde arī par to tika pieņemts domas lēmums, bet varbūt izmantojot iespēju nepieciešams izstāstīt, nu kā pašvaldība var palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem nu, ar to sniega tīrīšanu veselības stāvokļu vai kaut kādu citu iemeslu dēļ nevedas. Nu nav arī tur bērni, radi vai draugi, kas var palīdzēt ar sniega lāpstu vai mazo traktoru, nu ko pašvaldība tur var darīt, nevar? Nu jā, šāda ziņa mums atnāca caur Facebooku, un tad mēs sapratām, ka mēs varam reaģēt kā pašvaldība. Varbūt uzreiz vajadzēja arī mums uzrakstīt šo iesniegumu, un mēs būtu reaģējuši un meklējuši risinājumu, bet nu labi, bet arī tas ir labi, lēmumu, kas ka caur Facebooku mēs saņēmām šo ziņu, un ļoti ātri arī darbinieki sagatavoja šo lēmumu projektu, un mēs viņu arī iesniedzām apstiprināšanai domas sēdē, ka vientuļie pensionāri vai cilvēks, kas ir slimības apgrūtinājumā vai invalīdi, tātad iesniedz šo iesniegumu, iztīrīt šo piebraucamo privāto ceļu, vai nu viņš ir no valsts ceļa vai no pašvaldības ceļa, šis ceļa posms, un darbinieki var iesniegt gan klientu apkalpošanas centrā, gan pagastu pārvaldniekiem. Tur ar sociālo dienestu uzreiz sociālais dienests izskata šo bet pieteikt taču ar zvanu. Un var pieteikt arī ar zvanu, bet var arī uzrakstīt iesniegumu, elektroniski atsūtīt. Un tad šajā gadījumā arī pašvaldība ir lēmusi, ka šo ceļu iztīrīs tādās ārkārtas situācijās, kad nevar izbraukt vai piebraukt aprūpētājs vai neatliekamā medicīniskā palīdzība vai iziet cilvēks līdz veikalam. Tāda ikdienas uzturēšana nenotiks šiem ceļiem. Tas gan ir jāsaprot. Patiešām smagos apstākļos. Bet tas ir pie liela sniega vai pie kādiem citiem apstākļiem, kad ceļš ir neizbraucams. Nu tā tad vienkārši vēršanās vai nu sociālajā dienestā vai pagasta pārvaldē, pietiek arī ar zvanu, pārējo nokārtosim. Arī klientu apkalpošanas centrā darbinieki ir informēti un mēs palīdzēsim šiem iedzīvotājiem. Paldies!